Sveiki, mani sauc Viktors, turpinām mācīties webdizainu, veidojot mājaslapu reāli, un šitas video būs svarīgs, jo mēs piemērosim visus stilus, kurus mēs iepriekšējā video izveidojam. Mēs arī visus tos stilus piemērosim mūsu HTML failā. Un ko vajag izdarīt? Pirmkārt, pirms sākt to darīt, es jums iesaku izveidot kopiju. Tas ir vienkārši copy un paste. Un arī CSS failam arī mums vajag kopiju. Jau vienu reizi esam kopējuši. Šobrīd ir tāda reālā situācija, ka tomēr vajag pārkārt izveidot kopiju. Tālāk, mana teksta redaktora ir atvērts fails index HTML un style. Un šobrīd būs pats interesantākais. Atcerēsimies, šobrīd mums ir tāds rezultāts. Un pēc tam, kad mēs piemērosim stilu mūsu HTML failā, tad rezultātam vajadzētu izskatīties identiski. Tas ir pats interesantākais. Un tā, sākam ar to. Mums ir table ar klasi content. Tad mēs arī to izdarīsim. Šo lietu mēs nodzēšam un pierakstam klasi vienāds ar content. Un pat izdarīsim tā, kā arī to cell spacing mēs izdzēsīsim. Ja būs nepieciešams, pēc tam to pierakstīsim. Arī stilu tā, rediģēsim tā stilu. Kas mums nākošais ir? Nākošais mums ir šitas tabulas lauks. Ir pierakstīts TD left. Nu, tad tā arī izdarīsim. Tā, vēlreiz apskatīšos. Līdz 250, augstums 280. Jā, tas ir tās TD left. Un ko mēs daram? Mēs to vienkārši visu izdzēšam. Un pierakstam vārdu class left. Tālāk mums nāks image holder. To arī pierakstīsim. Pat line arī. Tālāk mums nāk mūsu izvēle. Mums tā jau ir CSS failā. Un es domāju, tajā image holdera klasē vēl pierakstīsim tādu lietu. Text elegant center. Jo mums ir tur attēls, tajā image holderi ir iekšā. Labi. Tālāk mums ir tabulas lauks. Pēc tam tajā tabula ir iekšā tabula ar klasi menu. Tad kas ir nepieciešams? Te mums vajag, ja mēs skatāmies TD menu holder. Arī tas ir nepieciešams. With tur arī ir. Jā, TD menu holder. Tad tā arī izdarīsim. Šito lietu mēs nodzēšam un rakstam class menu holder.
Tālāk mums ir menu. Un tur, pie kura mums ir menu, table menu, te ir platums un augstums ir definēts. Tāpēc te tas nav nepieciešams. Tā, saglabājam. Un tad ir, mums ir TD, viens background colors, otrs un trešais. Ja mēs te skatāmies, tad tie ir ap 1, ap 2 un ap 3. Šito lietu mēs nodzēšam, ierakstam class ap 1. To es tagad nokopēšu, jo mums būs līdzīgi. Būs ap 1, ap 2 un ap 3. Vispār te ir tāda lieta, ka te mazliet es neuztaisīju kā profesionāli, jo man visus šitos ap 1, ap 2 un ap 3 vajadzēja definēt klasē table menu. Bet labi, lai mācīties, pagaidām tas ir ok. Tad nākošais mums ir div. Es pareizi atceros, tas ir empty div. Tā arī izdarīsim. Tā, saglabājam. Nākošais mums ir div. Tas ir gray zone start. Tad mēs arī skatāmies tālāk. Un te arī mums tas ir gray zone. Tur pēc tam būs gray zone left un gray zone right. Tad atveram. Tālāk mums būs es pareizi atceros. Un gray zone right. Jo te ir tā galvenā doma, jūs varat redzēt, ka mums viss ir definēts stila tabulā. Un pēc tam mēs vienkārši to piemērojam. Un tas ir ērti, īpaši, ja jums būs weblapa, kur ir, piemēram, 50 lapuses. Tas attiecas uz formas te, lai paliek kā ir. Tā mums tālāk ir end of gray zone. Te mums ir img suffix logo. Bet te ir tāda lieta, ka tev var ir saturu, mums ir div, kurš satur mūsu kodu. Tad mēs
mēs arī to pierakstīsim. Tas arī ir nepieciešams. Safex logo. Tas pat nav logo, nu bet labi. Tai būtu. Protams, arī kā klase pie nosaukumiem var izmantot ciparus, tā arī ir parocīgi. Šito lietu es nodzēšu. Un tagad mums ir Safex logo. Un visu šo stilu es nodzēšu. Un te vienkārši pierakstu atribūtu class. Un vienādu ar Safex logo. Tā, saglabājam. Tālāk mums ir skatāmies, kas mums ir tālāk. Tālāk mums ir PD style border right un margin bottom. Tad te ir mums TD left con. Tad to arī izdarīsim. Šito lietu mēs nodzēšam. Pierakstim klase left con. Left con. Un piejaunami. Now, back to the show on Digitally Imported. Mēs te visu šito lietu izdzēšam un pierakstam klasi vienāds ar jaunumi. Tā saglabājam. Tagad mums būs footer. Un pie footera kas mums ir? Border top blue mums ir. Sapratu. Te mums būs class. Yes. Jo viņi tur ir līdzīgi. Tālāk mums ir tas div. Tālāk mums ir div ar visādiem. Un tas ir labi. Izdarīsim, tad skatīsimies Safex logo foto. Un tad šeit visu lietu mēs nodzēšam un pierakstam Safex logo foto. Border top 5 pikseli. Tas ir būs border top blue. Sapratu. Tā arī tas būs. Save.
Pēc tam mums ir klase Futterling Holder. Te mēs vienkārši izdešam pierakstām to nejakopēju. Un mums ir copyright. Mums ir unikālais. Tāpēc šeit jau nebūs klase, bet šeit būs ID. Unikāls identifikators, copyright. Nu ko, mēs esam lielu darbu izdarījuši. Ja tagad jūs pārskatāt visu saturu, tad ar iepriekšējo ir vairāk pārskatāms, labāk saprotams. Tagad būs pats interesantākais. Mums vajag atvert, ko mēs esam izdarījuši. Atveram. Un tā skatāmies. Tas bija man iepriekš, kas bija variants. Un skatāmies te. Nu, izmaiņas ir, bet minimālas. Nu, tagad jūs arī paši varēsiet to apskatīt un sapratīs, ka baigi laba lieta. Labi, paldies par uzmanību šajā video, tas ir viss. Un nākošajā video mēs jau turpmāk strādāsim, mēs strādāsim pie satura. Un, lai saturs pareizi rādītos, piestrādāsim pie satura, lai visi linki strādātu, viss, kas ir nepieciešams. Paldies par uzmanību!